Rīgā ir kļuvis moderni likt visur betona klučus, saucot to par apzaļumošanu. Man ir vēl viens stāsts – Ģertrūdes iela, pamatskola bērniem ar invaliditāti. Ir ierīkota stāvvieta cilvēkiem ar atļaujām, bet piebraukt nevar. Kārtējais pods traucē, bet kad sniegs, tad vispār pie ietves tikt nevar. PSRS sociālistiem invalīdu nebija, bet mūsdienu sociālistiem, progresīvajiem, tie eksistē tikai vārdos un lozungos. Jūs man gribat teikt, ka kāds padomā, kur likšos podus, kas ikdienā notiek šajā vietā? Nē, visi šie apzaļumošanas darbi notiek bez jebkādas plānošanas uz buj-duj. Šī ir progresīvo Rīga un viņu attieksme pret invalīdiem, bet neko darīt. Ko rīdzinieki iebalsoja, tie arī ir. Iebalsoja pa lielam neatnākot uz vēlēšanām.